Kā izrādās, tad vajadzība ieskanēt kādu tekstu vai attēlu var rasties ne tikai mājās vai ofisā. Vismaz tā sanāk, ja jau reiz mums bija izdevība iepazīties ar pasaulē mazāko portatīvo skeneri, bet turpat blakus bija arī miniatūras printeris. Mūsuprāt, tieši studenti varētu būt sajūsmā par iespēju ātri ieskanēt tekstu jebkurā vietā. Piemēram, no bibliotēkas grāmatām, jo tad nebūtu jāstāv rindā pie kopētāja. Taču laikam jau tomēr īstā mērķa auditorija būs mūsdienu aizņemtie un gan naudīgie biznesa ļaudis, kam katra minūte dārga. Tā kā cilvēki mūsdienās ir mobili un daudz ceļo, tad mēs izstrādājām portatīvu skeneri. Šis ir pasaulē pirmais un vieglākais pilnas lapas krāsainais skeneris. Šis skeneris var ieskanēt vienu A4 lapu 4 sekundēs. Ieslēdzam to melnbaltajā vai krāsu režīmā un ieskanējam lapu. Skeneris ir bez vadiem. Lai iegūtu ieskanētos attēlus, to, protams, ir jāpieslēdz pie datora. Tā kā šajā skenerī var ielikt micro SD atmiņas karti, tad par vietas trūkumu digitālajām papīra kopijām nebūs jāsūdzas. Lai tikai baterija izturētu tik ilgi, cik mums vajadzīgs. Nav nevainas, bet izrādās, ka pēkšņi skenēšanas vietā mums var savaidzēties arī kaut ko izdrukāt. Vismaz tā izsakās šī kanādiešu kompānija, piedāvājot arī portatīvu printeri. Mums ir portatīvs printeris, kas aprīkots ar Bluetooth atbalstu. Cilvēkiem daudz ceļojot reizēm no savu klēpjdatoru vai mobilā telefona vajag kaut ko izdrukāt. Piemēram, lidmašīnas iekāpšanas biļetes. Nosūtām caur Bluetooth vajadzīgo dokumentu uz printeri un papīra izdruki ir mūsu rokās. Nekādus dižos garadarbus jau neizdrukāsim, jo no viena kārtridža var dabūt laukā vien 30 A4 formāta lapas. Abas iepriekš minētās lietas ir vienādā cenā un maksā apmēram 150 latus. Gan jau kādiem tehnofrīkiem noderēs.